Hei, ho, sveiciens visiem labiem ļaudīm. Man ir tēma, par ko obligāti jāparunā, ļoti interesanta tēma, kura, es domāju, drīz kļūs aizvien karstāka un karstāka, un būs publiskās debatas, nu, ja ne centrā, tad svarīga sastāvdaļa. Proti, paldies tiem, kas pievērs man uzmanību. Mēs arī biju pamanījis, pats ir nodibināta biedrība, mēs redzam internetā reklāmas tiesiskums.lv, un viņi tātad slēdz līgumus ar cilvēkiem un cīnās par to, lai atgūtu pretiesiski iekasētu oiku, ko no katra no mums, no katra, kas maksā par elektrību, 11 gadus valsts iekasēja un nelikumīgi iekasēja, un attiecīgi viņi cīnās par to, lai mums šo naudu atmaksātu. Un man cilvēki vaicā, kas tas ir un cik tas nopietni un kā pret to izturēties. Es iedziļinājos tēmā. Un, oi, tā ir gara, kas tik tur nav bijis. Opozīcija vienmēr bijusi, parlamentāras izmeklēšanas komisija, viss tur debats par to vienmēr bijuši garas. Bet šī sakarā. Tātad tagad ir biedrība, kur cienījami advokāti, daudz no kuriem es pazīstu personīgi, kas ir cilvēki, nopietni cilvēki, Salvets Vārbiņš, tur Kamīns, kas tur Stucka, tur, nu, nopietni advokāti. Kas tāpat vien nenodarbosies ar muļķībām. Bet es iepazinos ar to ideju viņai. Viņa ideja ir īstenībā diezgan vienkārši, kristāli dzidri skaidra. Proti, vislabāk, kur par to izlasīt, ir LTR, Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras pētījums par OIK reformas ietekmi. Proti, situācija ir tāda. Eiropas komisijas ziņojumā par valsts atbalstu lietā tādā Eiropas komisija ir atzinusi, ka Latvijas Republikas obligātā iepirkumā tāda un tāda tas ir valsts atbalsts. Tādējādi šo jautājumu regulē līguma par Eiropas Savienības darbību, 107. 108. pants un virkne regulas uzskaitītas, un Latvijas Republika, uzsākot pasākumu īstenošanu 2007. gadā, ir piešķīrusi atbalsta pasākumu likumīgu spēku pirms Eiropas komisijas gala lēmuma pieņemšanas. Tādējādi ir pārkāpts līguma par Eiropas Savienības 108. panta 3. punkts saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas pastāvīgo judikatūru atbalsta pasākums, kas īstenots neievērojot līgumu par Eiropas Savienības 108. panta 3. punkta paredzētos noteikumus, ir nelikumīgs. Nelikumīgs. Tiesiskās sekas, kas izriet no šādas nelikumības, ir tā atgūšana. Nolūkā atjaunot iepriekšējo situāciju. Turklāt pat tas, ka Eiropas komisija ir atzinusi atbalstu par saderīgu ar iekšējo tirgu, saglabā valsts pienākumu atbilstoši valsts tiesībām atgūt šo atbalstu. Tātad Eiropas Savienības likumu spēks ir augstāks par mūsu vietējo likumspēku. Un tā tad šis viss mehānisms, kura rezultātā no mums 11 gadus no katra no mums, kurš maksā par elektrību, tika iekasēts papildus šis te maksājums, tas ir pretiesiski un nelikumīgi. Un būtu jāatmaksā, saka šī biedrība. Un būtu mums katram jāatmaksā šī nauda, ko mēs esam gados. Es pareiķināju, cik tas man sanāktu vienam dzīvoklim. Man tas būtu 2000, no 2000, es rēķināju no 7. gada līdz 17. Bet es neesmu līdz galam droši, līdz kuram gadam jārēķina, līdz 7. līdz 23. Tur man juristi, pajautāsim vēl, paprecizēsim, bet vienalga tie ir pāris tūkstoši eiro. Pār par 2000 eiro man tie būtu. Nu, valsts no manīm ir iekasējusi pretiesiski pāris tūkstoši eiro. Nu, ko par to visu domāt? Tā tad pretarguments, nu, kāpēc arī tā, es tā arī pirmā brīdī, nu, it kā dažādas domas. Pretarguments pret to ir tāds, ka, nu, tā ir liela nauda. Tātad, ja valstī tagad jāatmaksā iedzīvotājiem, ja man tie ir pār par 2000 eiro,
un katrai maisaimniecībai un uzņēmumiem un tā tālāk ir jāatmaksā šādi skaitļi. Tie būs daudzi simti, neviens nezina precīzi cik, bet nu daudzi simti miljoni. Daudzi simti miljoni, iespējams, pie miljarda, teiksim, eiro. Nu, valstī nav tādas naudas. Valstī nav tādas naudas, tā liela nauda. Un kā tad tā? Nu, kā? Nu, attiecīgi, nu, attiecīgi, ko tad tur apmēram iet parakstīties un ko tad tur par to cīnīties un tā. Nu, tāpēc, ka tādas naudas tāpat nav, tāpat neviens tādu neatmaksās un tā. Tāds ir pretarguments. Es nezinu citus pretargumentus. Es nezinu nekādus citus pretargumentus, tiesiski, juridiski. Nu, manuprāt, viss ir kristāli dzidri skaidrs. Tas ir pretiesisks bijis pasākums. Attiecīgi, nu, tā nauda būtu jāatmaksā, bet naudas nav un tā. So. Man ir dažas domas. Es tiešām centos saprast to un tā. Un man ir divas domas, un rakstiet jūs komentāros, ko jūs domājat par šo. Nu, pirmā doma ir tāda, ka tātad valstī nav naudas. Bet valsts tikko nolēma, ka valsts maksās pār pa pusmiljardu eiro Zviedriju Telijai Sonarai par LMT un daļām. Tam ir nauda. No Latvijas Energo, no tā paša Latvijas Energo, kuram tātad mēs samaksājām pretlikumi, kurš no mums iekasēja šo te OIK. Šim Latvijas Energo ir pusmiljards. Ko, vai vairāk, precīzi nezinām to summu, ko samaksāt Zviedru Telijai un TET par LMT un TET daļām, kuras valstī ja tur ir vairākums. Vispār priekš kam to vajag? Nu, man ir tur par to atsevišķi video, skaidrs, ka tā ir blēdība, tur vispār to nav ko runāt. Ja. Afēra un tā. Tam ir nauda. Valsts, šī valdība pieņēma lēmumu samaksāt Zviedriem pusmiljardu, vairāk, cerams, mēs uzzināsim precīzi to summu kaut kādu, vairāk, daudzus simtus miljonu, pusmiljardu plus pār daļām LMT un daļām, izveidoja tagad darba grupu, strādā. Tur jau miljoni jau ir iztērēti juristiem un konsultantiem un tā, miljoni. Tam ir nauda. Tam valstī ir nauda, tad nekāda problēma. Tā. Bet valstī nav nauda, ko atdot iedzīvotājiem par to, ko viņi pretiesiski iekasēja no pensionāriem. Iedomājieties, tas tomēr ir, tā īstenībā ir liela nauda. Tas, ka valsts paņēma pretiesiski no katras maisaimniecības, no pensionāru maisaimniecības, es nezinu, no daudzbērnu ģimeņu maisaimniecības, no nezinu, skolotāju un medmāsu, un tā tālāk, un policistu, un ugunsdzēsēju, un tā tālāk. No katra paņēma vairākus tūkstošus eiro. Tam atdot pretiesiski. Atdot to naudu nav nauda. Zviedriem samaksāt par Teliju un tad, protams, izjūgs par nekādu problēmu. Un tā. Un tā. Nu, es jau nerunāšu nemaz par visādiem pāļiem Daugavā, kam ir nauda, un par to, ka Rail Baltica būvē 3 reizes dārgāk kā Igaunijā, vispār nekādu problēmu, un par vispār jau, ko mēs katrs zinām. Ja? Tam visam ir nauda. Iedzīvotājiem, savai tautai, saviem cilvēkiem. Tam gan nekad nav nauda. Es domāju, tas nav pareizi. Nauda ir. Pilnīgi noteikti ir. Ja? Daudz kur ir. Varbūt nāksies kaut ko pierauties citās vietās, piekrītu. Ja? Varbūt nevajag Zviedriem maksāt tagad. Varbūt nezinu, integrācijas fondu vajag likt un tā tālāk un tā joprojām. Jā, varbūt izdevums vai kaut kur samazināt. Jā. Bet nevajag teikt, ka naudas nav. Nauda ir. Vienkārši jautājums, kam šī nauda tiek tērēta. Un es uzskatu, ka es gribu savus 3000 apakaļ. Un es uzskatu, ka iedzīvotājiem vajag atdot savu naudu un to, ko pretiesiski iekasēt. Tā ir pirmā man doma. Otrā man doma ir vēl daudz, emocionālāk nedaudz. Proti, visi, kas Latvijā nodarbojas ar biznesu, mazo biznesu, īpaši vidējo, visi zina, kā valsts pret mums izturās. Nedod Dievs, es kaut ko pretiesiski būšu, nezinu, aizmirsu samaksāt nodokļus, tur iekavējis 30 dienas un tādu.
Valsts par dažu tūkstošu parādu. Man ārestē kontus, notīra visus kontus, izņem visu naudu. Vispār neprasot neko. Vispār neko vispār automātā vienkārši. Vienkārši pēc tam kaut kas nepatīk, pēc tam var iet uz tiesu sūdzēties gadiem tur un tā. Naudu uzreiz atņem. Un tā, soda procents uzreiz viss rēķina, visu kaut ko tur vispār bezstrīdus kārtībā. Nu, vienkārši uzreiz nedod Dievs. Kaut ko tur aizmirst, samaksāt par stāvvietu, vai kaut ko, vai nekustamību īpašumu, vai kaut ko. Mēs zinām, kā valsts izturās pret mums, ja mēs kaut ko pārkāpjam. Ja mēs neejam, pilnīgi neesam perfekti. Mums solis pa labi, solis pa kreisi, nāves sots jau uzreiz. Un tā. Valsts tā pret mums izturās. Bet tad, kad pati valsts kaut ko pretiesiski izdara, un pat tad, kad pati valsts kaut ko kļūdās, tad gan, nu, bet mums taču nav naudas, nu, bet kā, nu, bet jūs saprotat, nu, kā, nu, mēs nevaram. Tas ir Stokholmas sindroms. Ja? Mēs arī tā, nu, jā, nav naudas. A, valsts kādreiz ir tā, teiksim, piemēram, es nemaksātu nodokļus 10 gadus vai 11 gadus pretiesiski, un tā valsts atnāk teikt, nu, jāmaksā nodokļi. Es teiktu, nu, jā, nu, jāmaksā, bet man tagad galīgi nav naudas. Nu, man tagad galīgi grūti. Nē, man ir nauda, bet nu, man citas vajadzības tagad ir. Nu, man ir veselība, un jumts, un teku, un nezinu kas, un nu, es tagad nevaru. Es tagad nevaru. Valsts, nu labi, Lepniekungs, tad nevarat tagad, nu tad aizmirstam. Ja. Tā valsts ir kādreiz ar jums runājusi. Mēs kādreiz kaut ko tādu varam iedomāties, ka valsts vispār pajautātu kaut ko, kā mums vispār tur. Nē, valsts nekad tā nedara. Valsts automātā tev griež vienkārši nedomājot, ja, neskatoties, pilnīgi vienkārši uz dūlo. A tagad, kad valsts izrādās ir pretiesiski kaut ko izdarījusi, tagad izrādās, nu jā, nu, bet taču nav naudas tagad, nu kā tad tā, nu kā mēs tagad mums taču aizsardzībai, vai tad karš tagad vispār un tā. Un tā. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nav pareizi. Es domāju, ka nav pareizi, nav taisnīgi. Un tā. Un trešā mana doma šī sakarā ir tāda, ka īstenībā tas patiesībā nāktu par labu. Tādam sociālam līgumam starp valsti un mums, teiksim, jo tās attiecības nav labas Latvijā. Tās attiecības nav labas, tā uzticības nav. Un tādā valsts nekad, valstī nākt pa labu, nākt pretī cilvēkiem. Un atzīt savu kļūdu un samaksāt par savu kļūdu. Un tā. Tas būtu pareizs morāli un tā. No tāda sociālā viedokļa, sociālā līguma viedokļa, pareizs solis. Un es domāju, tas būtu jādara. Bet tas nenotiks. Tātad tas nenotiks, ja mēs paši kaut ko nedarīsim. Nebūs tā. Šī nav tāda valsts, kurā jūs no rīta pamodīsieties un ops, kontā iekritus kaut kādu naudu, tas tāpēc, ka valsts atzina savu kļūdu. Un tā nenotiks. Tāpēc ir jāparakstās, ir jācīnās par savām tiesībām un ir jāpieprasa. Jā, tā biedrība prasa 20%. Manuprāt, tas fair enough, es apstājos to līgumu. Jā, tur cilvēki strādā, cilvēki ir pacēluši to jautājumu, 20%. Manuprāt, ir ok. Tas ir, ja to summu atgūs, ja kaut ko atgūs, tad no tā viņi grib savu komisiju. Kas ir ok. Tādā Eiropā, Amerikā šīs kolektīvās prasības pret kompānijām tā būtu vispār diezgan, tas faktiski vesela atsevišķa biznesa, atsevišķa juridiska industrija un atsevišķa prakse un tā tālāk. Tā normāla lieta. Mums, es nezinu, tagad, vismaz šādā mērogā es neko neatceros, bet šī ir normāla lieta. Tā ir normāla lieta un to vajag darīt. Bet mēs arī zinām Latvijas tiesiskuma līmeni. Ja? Tāpēc uz panākumu īstu mēs te varam cerēt tikai tad, ja to cilvēku būs daudz. Ja daudzi cilvēki cīnīsies, pacels galvu, pacels pakaļ un teiks, es gribu apakaļ savu naudu. Un iztērēs tās, nezinu, cik tur vajag 10 minūtes, lai parakstītu to, vai atradīs kontaktus un laukos, kā tur, man liekas, viņi tur braukā apkārt. Tas jādara. Tas ir jādara, tāpēc, ka pats no sevīm tas nenotiks. Un tā. Kā es teicu, protams, ka tūlītās es saprotu, ka viņiem diezgan labi iet, viņiem cilvēki parakstās aktīvi. Un tas, protams, nozīmē, ka tūlītās valdība pamodīsies.
Tūlīdās droši vien visi valdības propagandoni pamodīsies. Tūlīdās jūs droši vien redzēsiet visus, nezinu, parastos tur raidījumus tā tālāk, mēģinās diskreditēt to ideju, diskreditēt tos cilvēkus, tur stāstīs, cik tas viss ir nepareizi un cik tā viss ir aplama ideja. Nē, nē. Tā ir pilnīgi absolūti laba un pareiza ideja. Un valstī ir jāmaksā par savām kļūdām, un mums ir jāliek valstī maksāt par savām kļūdām. Tas būs pareizi. Un nekāda katastrofa nenotiks. Nekāda katastrofa nenotiks ne budžetam, nekam. Pirmkārt, tā tad nav jau jāmaksā tā nauda uzreiz vienā maksājumā. To var izstiept, tur grafiku, nezinu, vairākos gados. Lietuvā bija kaut kāds līdzīgs gadījums, ne Oika, bet tur viņu tas Latvijas energo iekasē nepareizi kaut kādu naudu, tad atmaksāja. To var izstiept kaut kādā laikā, punkts viens. Punkts divi. Tāpatās cilvēki taču to naudu tērēs. Tā nauda nonāks mūsu maciņos, mēs taču to naudu tērēsim. Tur viņi caur PVN un caur visu tāpatās. Tur atgriežas budžetā liela daļa uzreiz. Un tā tālāk. Tad tas faktiski ir ekonomikas sildīšanas pasākums. Nekāda katastrofa nenotiks. Protams, jāpastrādā, jāpakustās, būs jāiespringst. Ja? Varbūt tiešām kādi izdevumi jāsāk domāt, ko saīsināt, bet darāms tas ir. Un tā ir pareiza lieta, ko darīt. Tā ir pareiza lieta, ko darīt. Jums ir jāatmaksā, ja jūs esat pretiesiski iekasējuši no katra no mums, no katras mājsaimniecības gadiem iekasējuši ievērojams summas. Ir jāmaksā atpakaļ. Jā, tas ir savā ziņā mūsu rokās. Teiksim, vai mēs spējam par savām tiesībām cīnīties un to panākt vai nē. Tāds man viedoklis.